Mēs šodien esam atbraukuši uz stādījumu, kas ir ierīkots 2015. gadā, kur pieņēmām lēmumu, ka vajag ierīkot izmēģinājumu stādījumus, vajag to nākošo apriti taisīt citādā veidā, citādi strādāt. Jūs redzat, ka platība vēl joprojām ir ļoti auglīga, par to liecina aizēlums, jo mums te ir tā kārtīgi jābrien. Tajā brīdī meliorācijas grāvi vēl nebija renovēti, tāpēc pieņēmām lēmumu, stādīsim nesagatavotā augsnē. Vienkārši stādvietu sagatavo ar lāpstu, bet pirms tam neiet meža tehnika. Toreiz šo stādījumu mēs visi sadalījām daudzos mazos laukumiņos. Ir tapusi arī grāmata Vienvecumu egļu meži Latvijā, un tāpēc es šeit esmu nostājusies pie eglēm. Jo mēs modelējām to situāciju, kā ir, kad egli stāda vienu pašu, pēc tam nākamajā reizē, kā ir, ja viņai kā palīgus iestāda kopā arī citus lapu kokus, kas ir tā kā, kā sedzējs. Un tad mēs redzēsim, kā tad tas lapu koks, vai tā egle viņu bišķiņ tā kā piebremzē vai nē, un vai tas lapu koks viens pats augot, aug ātrāk, un attiecīgi arī tajā nākamo pētījumu kontekstā jau mums ir svarīgs ne tikai tas, kā ieaugās, bet arī cik ātri aug. Jo straujāk aug, jo veselīgāks, jo skaistāks vainags, jo vairāk mēs piesaistam oglekli, jo bagātīgāk sakņu sistēma un labāk viņi jūtās, jo vairāk mēs piesaistam oglekli. Mēs esam atnākuši uz vietu, kur ir stādīti gan melnaukšņi. Melnauklis ņem un atveseļo to egli. Un tādēļ šeit ir izdarīts tā, ka ir viena rinda eglis un viena rinda melnaukšņu. Viņi mijās viens ar otru. Doma tāda, ka melnauksnes piesaista papildus slāpekli, ne tikai oglekli, bet arī slāpekli no atmosfēras. Un ka tās saknītes, kuras melnauksne pēc tam drusciņi atmirst, ka viņas pēc tam baros tās egles, jo egles ir tādi meža koki, kuriem patīk, ka ir daudz ēdamā un ka ir daudz slāpekļa. Tagad pagriezīsimies uz otru pusi un paskatīsimies, kā izskatās tīras melnauksnes. Tātad šeit ir sastādīti tikai melnaukšņi. Ne visi no viņiem labi ieaugās, ne visiem no viņiem te ļoti labi patika. Tāpēc ir tā, ka reāli dzīvē mums schēmā ir melnauksnes, bet reālajā dzīvē ir melnauksnes kopā ar bērzu. Tas bērns, kas dabiski bija ieaudzies, mēs viņam ļāvām augt. Stādījām 2015. gadā, gandrīz 10 gadi. Mans augums ir 1,75 m, un jūs redzat, kādi ir izauguši koki. Melnauksnim, it kā mēs domājam, ka viņš būs ātrāks nekā bērs, bet reāli dzīvē ir sanācis otrādi, kad bērza audzes pašlaik mums ir daudz spēcīgāka, un jau mēs domājam par to, ka ir pienācis tas laiks, kad ir jāsāk jau domāt bišķiņ par ritināšanu, jo redzam, ka vainagi sāk saslēgties un koki jau paši dabiski atzarojās. Labi, un pēc tam tagad iebradīsim drusciņ tālāk, kur ir veidots kā egle, tiek saudzēta un piesegta no bērza, un bērs ir mērķtiecīgi stādīts, viens pats smuki audzis. Mēs esam atnākuši vietā, kur šoreiz jau eglēm kā sedzēja augs ir bērs. Mēs redzam, ka bērza augšana, tā egļu klātbūtne nav ietekmējusi būtībā nemaz. Un eglītes mums ir skaistas, smukas slaidas. Viņām ir salīdzinoši ļoti laba saglabāšanās, viņu nav palicis mazāk, tāpēc, ka viņām bija maza ēna tajās karstajās, saulainajās vasarās, kādas ir bijušas arī iepriekšējos gados. Vēl mēs paskatoties uz bērzu, redzam to, ka neraugoties uz to, ka viņi ir diezgan blīvi un jau saskarās kopā, tik un tā augsne ir tik auglīga, ka barības viela viņiem ir pieticis un viņi nav sākuši atzaroties. Bet tur, kur bērzi ir stādīti vieni paši, tur šie te atmirušie zari jau birst nost. Tur, kur bērs ir stādīts kopā ar egli, tur mēs redzam, ka zari vēl drusciņi turās klāt. Mēs esam to papeļu vietā, kur bija schēmā burtiņš P pa labi no manis. Tagad tur vairs nevienas no viņām nav. Viņām šādi apstākļi nepatika un viņas netika galā ar to pārējo konkurenci, kas te ir. To papeļu vairs nav. Tādēļ mums tagad iznāk, ka mums šeit ir apmēram 1000 eglis uz hektāru, nevis 2000, kā mēs sākotnēji bijām stādījuši koki, kad ir 1000 egli un 1000 papeli. Vizuāli mēs šeit redzam tādu diezgan pašķidru audzi, bet
Tā ka viņi atjaunotos dabiski, kas varētu būt meža īpašniekam tāds intuitīvi drošākais veids, kā neieguldot naudu atjaunošo platību. Viņi būtu biezs suseklis ar dažādām koku un krūmu sugām, kas liekas, ka droši vien ogleklis tur it kā vairāk piesaistās. Bet jārēķinās ar to, ka tas biezais suseklis ir maziņi kociņi, krūmiņi, kas īsti lielāki arī nemaz neizaug. Un rezultātā tā salīdzinoši šķidra audze šobrīd pēc 20 gadiem būs ar stipru lielāku oglekļu uzkrājumu nekā tā audze, kuru mēs būtu atstājuši dabiski atjaunošanai. Visticamāk. Un otra lieta, ja runā par papildus piesaisti, tie 20–25%, tas būtu 8 tonnas CO2 papildus piesaists katru gadu. Tas, ko mēs pagaidām kā zinātnieki vēl nevaram pateikt, ir šīs blīvais nātru segums un avenāju un vēl viss kaut kas cits, kas te aug, cik lielu piesaisti tas dod. Diemžēl pašlaik tā zināšanas mums pa mazu, un tāpēc, ja mēs šeit tirgotos ar oglekli meža īpašnieks, tad viņš varētu saskaitīt tikai tas, kas ir izaudzis seglītēs, bet viss pārējais, kas te pa zemi ir saudzis, tas palikt neuzskaitīts un nepārdots kā ogleklis, lai arī realitātē notiek piesaiste. Tad šodien jūs redzējāt, kā audzēt egles, bet šeit es esmu mērķtiecīgi nostājusies blakus priedei. Mēs priedi sastādījām prieslēgu joslā, lai arī netieši redzētu, kā tad tur bija, vai bija pareizais lēmums ņemt egli. Varbūt, ka tomēr vajadzēja drusku mēģināt priedi. Bet par to, kāds bija tas sākums un kā iet citās egļu audzējas Latvijā, par to var izlasīt grāmatiņā Vienvecuma egļu meži Latvijā, un šī grāmatiņa ir pieejama gan Silavas bibliotēkā, gan arī PDF formātā lejuplādējama no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava mājaslapas sadaļā produkti, jo mūsu produkti ir mūsu zināšanas.